izslēgt tavu. Nē, tu esi laivā jau. Esiet sveicināti. Labvakar visiem, tas automātiski jau. Principā jau savu veidu vakars Bet jau tu neuztraucies, mums saņēmis īstenībā neredz, tāpēc, ka mēs tam nobloķējam. Jā, viss kārtībā. Bet tad, kad kāds ieraudzīs, reku, mēs atkal esam sanākuši. Nē, mēs vēl neesam sanākuši, mēs vēl pastīsimies, kas te notiek. Nekur mūsu mēs draugi. Redzējām Rīku durām. Viens cilvēks mums tā kā sveicināts, viens cilvēks, divi cilvēki. Atpakaļ lietas, kur Igauni nepieņēma tavu. Nu, mēs arī nedaudz izlēmām atstaigāt uz kārtējo masu mītiņu un protestu pret kaut ko. Ļauj man tevi parādīt cilvēkiem. Un augusta jautājums būs risinājums. Ko mēs esam sasnieguši? Šodien ir augusts. Labvakar, tu rakstīts labvakar visiem. Un cik te vakars uz ezera, jebkurā gadījumā, tad arī labvakar visiem sveiciens derēs. Jūs mūs dzirdat un baigais troksnis ir. Viena skaidrais skola atklāja šodien ir kāds. Sākuma skolas skolotājs, 40 cilvēks, tas ir tikai Rīgā. Mūzikas 34, latviešu valoda 3, matemātikā 2, datorikā 2, mēs arī savus 5 kapeikus izdomājam iemest un atnāk paskatīties, kas te notiek, ko parādīt, kas te notiek. Un visās pilsētas mums trūkst. Jo visi tiešraides, visi droši bijuši šeit jau citās tiešraidēs. Latvijā kopumā vairāk jāatzīmē, ka labi, tur skan ļoti kvēlas runas, bet ar visu to ir tāda sajūta, ka ir tas pasākums tās diezgan drūms un depresīvs īstenībā. Nu, tāpēc, kad ir lietus un tā, un tikai reku mūs priecē tikai dažas jāņtārpiņi. Labi, ka ir tik daudz policistu, vismaz kaut kādu krāsu piedot šai dienai. Tās dzeltenās vestītas smukās. Un viennozīmīgi mēs jūtamies droši. Un te mēs atkal redzam šo te kārtējo situāciju, ka reku ir apmēram tik daudz cilvēku Latvijā, kas nav apmierināti ar kaut ko. Mēs izdomājam, ka tie cilvēki, kas ir atnākuši, tie ir tie daži, kas nenobalsoja par Kariņu. Jā, reku viņi ir. Kādi 7,5. Atlaid Saimu. Ejam atlaidīs no Saimu. Skolu reformu projektā ir pieļauti vairākas fundamentālas kļūdas un pieņēmumi. Ministri, Saeimas deputāti, tā nav spēle, tas nav eksperiments, tā ir cilvēku dzīve, tā ir valsts, tā ir jauniešu nākotne. Lai skolās ienāktu jaunie profesionāli pedagoģi, ir būtiski jāceļ algas jau tagad, jau šodien, nevis nākamā piekgadā. Vidēja skolota alga Igaunijā ir 1080 eiro, un viņi plāno to palielināt līdz 2000 eiro. Lietuvā 1600 eiro. Uzmanību! Latvijā uzmanību! 800 eiro. Šis sen nav stāsts par skolotāju finansiālu nodrošināšanu. Šis ir stāsts par izglītības esamību valstī. Nē, nu kā tic, nu... Starp citu, jā, par runām mēs tieši gribējām parunāt, kāpēc mēs izdomājām par runām parunāt mēs gribējām. Jāpaiet nedaudz malā, jo neko jau nevar dzirdēt savādāk. Kas nozīmē, ka Latvijai nākamajā piecgadā būs jānomaina katrs otrais skolotājs. Vai tas būs iespējams? Tic, kā lai pasaka, visu to, kas tiek uzskaitīts, kas ir, kur mēs esam pēdējā vietā, tam jau tur nav ko ticēt, tie ir fakti. Jā, jautājums ir tikai par to pasniegšanas veidu. Jā, mēs tieši tā klausījāmies un tā padomājām, kad nākamreiz visiem tiem labajiem cilvēkiem, kas rīko šos te protestus un teica šīs te kaislās runas, varbūt vajadzētu padomāt par to programmēšanu, kādu jūs ieliekat šajā runā, jo stāst. Es tev pastāstīju stāstu. Jo ir tā, ka mēs jau to vien dzirdam visus 30 gadus, ka kas tieši ir slikti, cik ļoti slikti, kas notiek, tur to slēdz, tur to izposta.
Un tad tik pa laikam, jā, visi te sanāk tajā, tā kā tādā kulta vietā pie tā pieminekļa, un tad izgāst tur to visu savu. Skandē, teiksim, bērni nedzimst, pensionāri badā, un viss tā kā mantras veidā, teiksim, šo te slikto uzskaita, un visi kopā, ja, teiksim, skaita to. Varbūt mēs varētu mēģināt tieši otrādi darīt, un tie, kas uzstājas. Mēģināt to ziņu pasniegt par to, kas būs, kas notiks, kas mainīsies. Es nezinu. Ir tāda lieta, kā vai kaut kādu pozitīvu scenāriju varētu radīt. Viņš ir jārunā, viņš ir jāiztēlojas tā, kā viņš jau ir noticis. Jo pretējā gadījumā jau mēs tad visi maļām tikai un vienīgi to visu slikto, kas jau ir. Ir skaidrs, ka tas ir un tas turpinās, tāpēc, ka visi ir pieņēmuši, ka tas tā ir. Kā var būt savādāk? Un ar šo te problēmu es arī sastapies. Labi, es arī parasti rakstu visu kaut kādas sliktas lietas, kas ir gaidāmas, bet to domu, ka, labi, tie plāni jau ir jāzina, lai viens nepiedalās. Jāzina, kas tiek mēģināts darīt un kādi ir šie globālisti scenāriji un tā tālāk. Bet laikā jābūt arī kaut kādam radīšanas plānam, ko tad mēs vietā liekam. Un tas nekur nav. Es mēģināju kādreiz tādus rakstus rakstīt, kur ir tāda doma, ka vajag ar to strādāt, vajag radīt kaut ko savu jaunu. Un ir tā, ka tas ļoti grūti. Ļoti grūti, jā, ja tev ir sāpes sirds un drūmas noskaņojums, tev gribas uzskaitīt to, kas ir slikti, bet grūti ir pateikt to, kas būs labi tā vietā, lai teiktu, ka bērnu dzimstība ir zem katras kritikas. Mēģināsim pasniegt to, ka mēs darīsim visu, lai un bērni dzims, un viss būs labi, un pensionāri būs pēduši, viņiem būs kur dzīvot, un viņi varēs samaksāt elektrību, un viss tas ir mūsu nākotnē. Un tādā veidā tā doma. Labi, parunājām par ticēšanu runām. Un tagad sākās lietas, paliks vēl drūmāk. Tagad ir galvas labs, tad saima atvēst vajag. Mēs uzzinājām, ko mēs uzzinājām tikko, ka nedrīkstot plakātus nēsāt. Nedrīkstot plakātus nēsāt, esot plakāti jāsaskaņo. Izrādās, ka aizzina mājās vienu kungu ar plakātiem, kurus nedrīkstēt celt augšā, jo tie nesot saskaņoti, vai tur nebija rakstīts virsū tas, kas bija patīkams vai ne? Izrādās, ka nevien tikai pati akcija ir tā muļķīgā lieta, ka vajag paprasīt valdībai atļauju vai drīkstētu savākties viņu kritizēt, un tad valdība izžēlīgi atļauj pāris stundiņas, bet izrādās, ka plakāti ir vēl īpaši jāsaskaņo un laikam jau ir jādod izlasīt. Varbūt, es nezinu, varbūt tas bija kaut kāds, nezinu. Varbūt tas cilvēks nebija īsti adekvāts, bet es nezinu, bet... Lietas līdz, tev ir šitais, būs vairāk sēnes. Es nejūtos kā sēne šodien, Kas neliels lietutiņš nespēja nodzēst tautas garu. Jā. Ejam tālāk, paklausīties vēlās runas. Pasaka tās daudzās lietas, kas šeit ir izskanējušas no juridiskās puses, jo ļoti bieži tā saucamie eksperti, sorosisti, vienotības kangari, viņi sauc mūs par populistiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu viedoklis viņiem necīk. Tāpēc, ka viņiem patīk šīs silas, kur viņiem sēž vairāk. Šoreiz esat ieradusi LTV, nu varbūt tāpēc, kad Hermaņa kungs pateica, ka LTV apkalpojot valdošo varu tikai, nu tad laikam nācās atnākt tomēr, tikai, lai nezinu, tādu kaulu pameta, teiksim tā, opozīcija, bet mēs esam. Bet nu paldies par to pašu, jā, paldies par to pašu. Tikai, ko viņi samontēs un ko mēs vakarā redzēsim, jā. Atkal būs kārtējieši tie pajoļi, antivakseri un zemes sociālas atbildības ļaudis, kuriem kaut kas nepatīk pie mūsu lieliskās. Tā. Tur kāds ļoti kvēli runā.
Tur mikrofons. Ilgstoši dzīvot Latvijā, latviešu valoda neapšaubām ir jāzina Latvijā ir valsts valoda. Sveiciens no Lūdzes mums ir. Es gribētu pateikt. Jauki. Faktiski mēs saprotam, ka jebkuras valsts lēmumam, likumam ir jābūt kaut kādam sauzējušam periodam. Un tas sauzējušais periods juridiski saucās tiesiskās paļāvības likums. Ja tas periods ir pārāk niecīgs... Jā, cilvēki tiešām vairs nesaprot, ko darīt. Jā, nogurums ir manāms, jā. Nemelošu, kad man arī ir nogurums. Tev nav nogurums, jā? Ir, tāpēc jau es arī teicu, ka mēs principā esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir apnicis modināt tā saucamo sabiedrību, jo tā ir skaidri paziņojusi, ka viņai neko nevajag. Bet tāpat laikā ir jāķerās pie individuālā glābšanas plāna un ir jābūt kopā ar līdzīgi domājošiem, jo cik jau viņu ir, cik jau viņi ir. Jā. Laikam jau vairāk nebūs. Kam vairāk nebūs, jā, bet nu... Ja nu vienīgi nebūs tā, ka pavisam būs jāsāk kauties par ēdienu atliekām un dievus, ja, nu tad varbūt kaut kas vēl būs, bet tā principā viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Bet brīžiem ir tā sajūta, ka kāds var būt, ka visiem viss ir kārtībā, varbūt mēs esam nenormāli. Kāpēc mums nav? Brīžiem tikai tev tāda sajūta. Jau pēdējos gadus. Līst vēl? Nē, līst, jā. Pirmām kārtām, pamatiesība pamatā ir cieņa. Eiropas pamatiesība harta. Jā, varat kaut ko paprasīt. Mēs šodien tādā lietainā noskaņojumā atnācām šeit. Izgās savu Nē, nu kā? Jau tik traki. Kā jau Reku teica, kur tad vēl lai mēs te tā kā satiekam viens otru. Mēs jau pie tā paša laikam pieturamies. Cik te mēs esam vairs palikuši? Jau ļaudi. Ir jau ļaudis, jā, kas ļoti kaut kā emocionāli to visu uztver un ir gatavi plēsties arī savā starpā un nenāk principa pēc un tā, un katram savu tā sāpe ir, kāpēc ir jāšķeļās draugu starpā, bet, nu, es īsti neredzu, kā tas var palīdzēt nevienam. Visiem ir savas taisnības, bet beigās jau mēs visi paliekam cilvēki. Es palieku ar savu gabaliņu taisnības. Es neredzu, kāpēc tas būtu iemesls. Latvijas valsts mēģina kurināt šķelties. Nezinu. Man vienkārši neliekas, ka tā sava taisnība ir svarīgāka par draudzību, par vienotību. Es domāju par cilvēku vienotību. Par vienotību noteikti draudzība ir svarīgāka. Bija tāds joks Facebookā, laikam tas ir nopietni, ka par cik mēs dzīvojam tādā pasaulē, kā tu zini, kā Orvels bija rakstījis, ka tas ir tas laiks, kad viss ir otrādi. Kad kāds ir miers, patiesība ir meli, jā, tad visnībā jau arī jāsaprot, ka tas tā ir noticis, un tāpēc mums ir vajadzīga, ja īsta opozīcijas partija mums ir, tad jābūt ir, kas ir pretējs vienotībai. Šķeltība. Un progresīvajiem preses ir regresīvie. Vajag regresīvo šķelšanas partiju. Tad būs pareizi, tāpēc, ka šajā pasaulē viss ir otrādi. Protams, mēs operējam ar jēdzieniem, kuri vairs nav tādi, kā jābūt, tas attiecās uz visu. Ko vēlams izdara, viņš visu apgriež otrādāk, sajautas mums galvu, apgriež krustu otrādāk. To pašu. To tur svastiku apgriež otrādāk, tur sanāca nacisms un viss tas. Tas arī šeit. Ja mēs dibināsim partiju, tad mēs dibināsim regresīvās ķelšanās terapijas partiju. Kamēr ar dakšām vārnešus ne pat rieks, nekas labāks nebūs. Atlaist Saimu!
nākošajam. Godājumie vēl mums ir daži cilvēki. Es gribētu vēl lūgt jūsu pacietību. Es gribētu, lai viņi uzstājās. Un kā nākamajam es gribu dot vārdu pulkvedim cilvēkam, kuram ir vairāk nekā 50 ordeņu un godazīmes, kurus viņš ir saņēmis no mūsu valdības, no mūsu varas. Viņš ir ilgstoši kalpojis šeit. Un tagad, ja viņam ir jātaisnojas, jo viņš ir lojāls valstī, un to prasa tie, kam ir dubultas pilsonības, tie, kas ir paši iebraukuši, tie, kas šeit nav dzīvojuši visu dzīvi, tas nav pieņemams. Tāpēc vārds pulkvedim Eigundam. Kamēr būs ko ēst, tikmēr jau neviens nekur nenāks, jā. Tāda ir tā skarbā realitāte. Ja nebūs ko ēst, tad nāks? Jā, tas ir labs jautājums. Mīļie ļaudis, vai tad, kad jums nebūs ko ēst, tad jūs nāksiet? Bet stāstam par to, mīļie draugi. Jautājums ir cits. Cik ilgi mēs to cietīsim? Ilgi cietīsim. Mēs ilgi varam ciest. Latvietis ir sīksts. Sīksts cietējs. Bet arī, paskaties, manuprāt, ir tā, ka mums jau ir ļoti daudz kaut kādas muļķīgas cerības un gaidīšanas uz kādu. Labi, protams, var jau nākt un redzēt šīs runas un saprast, ka tas neko nemainīs, bet tas jau nav tas, kam kaut kas ir jāmaina. Kam ir kaut kas jāmaina? Bet viņu pašiem cilvēkiem. Iedomājies tādu situāciju. Man vienmēr patīk atgriezties vēsturē, jo tā bija reāla situācija. Vat ir dzimbūšana, visi ir slikti, jā, latvieši neko negrib, viņiem nekas neinteresē, viņi dzīvo zirga stāvī, viņiem atmet kaut kādu tiesu, viņi dara savas lietas, tā kā tagad, jā, un viss kārtībā. Un tad ir tādi pajoļi, kā jaunātvieši uzvedās. Jā. Un ko viņi darīja? Vai viņiem būtu bijis jāiet vilkt katrs no tiem aiz rokas ārā no staļa un jāsaka, nāc, reku, tur ir labāka dzīve, ir iespējams citādāk dzīvot, mēs varam savu valsti dibināt un tādas lietas. Reku kungi īstenībā tevi paverdzina. Tāda jēga. Tur jau tāda, toreiz taču daudz cilvēki vienkārši padomāja, ka kādu idiotu nākti man traucē dzīvot, viss ir kārtībā. Tāpat arī tagad ir. Nozīmē, ka jāraksta grāmata, jāizglīto tautu. Mēs arī neesam no tiem, kas domā, ka reku kāds tur atnāks vadonis un kaut ko izdarīs, tāpēc, ka... Reku tāpatās to Saeimu atlaidīs, pat, ja tas notiks, un tāpatās jau iebalsos apakaļ vienotību, jo reku cilvēki laukos, piemēram, nevar saprast, kas ir tam Šlesceram, kāpēc viņš neļauj vienotībai strādāt. Jā, mēs ievēlējām vienotību un neļauj strādāt Šlescers ar saviem krieviem. Tās ir reālas runas no tantēm ļaudis nāk, kaut ko protestē, lai arī reālajā situācijā ir tā, ka tautu jau ievēlēja un arī strādāja. Nu, tad īstenībā tāds diezgan sanāk tā, ka vienkārši zaudētāji kaut ko bļaustās. Īstenībā diezgan logiski. Zaudētājiem ir tiesības pabļaustīties. Bet jautājums ir tas, nu labi, tas jau ir tā. Jo mācītāji ir cilvēki, kuri visvairāk... Bet prieks, jā, prieks atnākt satikt jauks cilvēks. Kuriem tiešām ir grūti šajā dzīvē. Paklausīties vadoni. Tik ievēlēt Saeimā, un kuram ir ko teikt šodien. Mārcis Jensīts, mans draugs. Reku šitais. Jā, nē, nu Jensīts varbūt tā kā tā. Jā, tas tāds, zini. Kaut kas mainīsies tikai pie stipra un taisna diktatūra. Nē, nu redz, tā kā, teiksim, ģimenē jau arī, ja visiem bērniem dod vaļu, ja visi dara, ko grib, ja uzvedās kā grib, vienmēr vienam ir jābūt tam, kurš pasaka, kā mēs darīsim, ja, kur mēs iesim, tas būs kaut kā, jebkurā tādā kaut kādā savienībā ir kādai, teiksim, jābūt
vienam, kas tomēr pasaka to galavārdu, ja, kā būs labāk. Bet vēlams, ka tas, kurš to galavārdu pasaka, ir interesēts vai ģimenes vai kopienas labklājībā, ja, tāpat arī valsts. Tiem diktatoriem, starp citu, ir ļoti interesanti, es jau par to esmu rakstījis, jo it kā mums tiek stāstīts, ka pats labākais pārvaldes formas to demokrātiju, tāpēc, ka tur var nomainīt valdošo varu ik pēc cik tur gadiem, un tad daudziem ir atvieglojums, ka mēs tos sliktos dabujām projām, un tagad īstenībā tā ir vislielākā ilūzija, tāpēc, ka viņiem jau neko vairāk arī nevajag. Viņiem vajag, lai viņi var izdarīt tos sūdus, kas viņiem jāizdara savā termiņā, aiziet prom, par ko neatbildēt. Var nākt nākamie un teikt, ka jauni sūdi veci aizmirsīsies. Diktators savukārt tā nevar darīt, jo viņam jādomā ilgtermiņā, 30, un jāatbild par to, ko viņš izdarīs pēc 10 gadiem arī. Un paradoksāli ir tas, ka tā kā bija feodālisms, tad vēl bija interesantāk, tāpēc, ka tad karalis tēvs viņam vajadzēja atstāt valsti dēlam. Tas nozīmē, ka viņam vajadzēja censties, lai tā valsts pēc viņa paliek labāka, nevis sūdīgāka. Tāpēc arī, kā jau mēs visi zinājām, kad tas trakākais ir, kad visiem lielajiem lēmumu pieņēmējiem, vadītājiem nevienam nav bērnu, ja? Pat Eiroparlamentā un visu cilvēki bez bērniem, un kā viņi var radīt nākotni, ja viņi ir ieinteresēti tikai savā tagadnē, savā šodienā, ka viņiem nav neviens, kam atstāt to vietu vai to pasauli dzīvot. tā kā, jā. Tie demokrātijas brīnumi, kādi viņi ir, ja par to tā padomā, tad jā. Varbūt mums vajag atpakaļ feodālismu, Ko jums vajag? Ko jums vajag, draugi? Ko jūs vēlaties? Kādu jūs vēlaties redzēt šo te zemi? Varbūt par to domāsim. Nevis... Reiku ir šis klasiskais, tas priekšvēlēšana kampaņa netiķis Vasara kungam, bet neviens jau neliek ticēt nevienam. Vienkārši ir jāsaprot tas, ka mums jau arī šeit ir tāpat kā pasaulē ir dažādi klāni un grupējumi, kas cīnās savā starpā pa varu. Tas ir viss. Nekur jau cilvēkam nav nekāda baigā teikšana. Vienkārši ir atšķirības starp mērenajiem globālistiem un ultraglobālistiem, kas vispār grib iznīcināt cilvēks. Un tad ir tie, kuriem vajag cilvēkus, lai viņus varētu apjāt un apčakarēt. Uz kuriem pelnīt, jā? Tas ir tas mazākais ļaunums, ja, kas mums šobrīd tā kā sanāk. Jauni ieradumi, jo vecos ieradums nav tik viegli izmainīt. Viņi ir jānomaina ar jauniem ieradumiem. Viņi atbrauc, un mums ir redzējumi. Mēs ticam, kam tu tici? Nav jau kam tu ticēt, ir jātic tikai tam, ka ir tāda lieta kā kolektīva apziņa. Jo ir ļoti maldīgi uzskatīt, ka tautai ir slikti, tad nāk spēcīgs līderis un valk ārā. Tā nekad nav bijis. Īstenībā ir otrādāk, jo līderis atnāk tad, kad tauta, cilvēki, kolektīvi ir nobrieduši, ka viņi vēlās suverenitāti. Jā, ka viņi pieņēmuši sev sirdī, sev apziņā galvā, ka viņi ir gatavi atbrīvoties, jā, no tā. Tad rodas tā dzirkstele, un tad kāds atnāk un to visu kustību vada, ne jau otrādi. Tāpēc vispār gaidīt kādu, kurš kaut ko darīs, cik vispār bērnībā pasakām ticēju, bet seņo vairs ne. Bet tā vispār es ticu Dievam, kam jūs ticat. Tas arī, jā. Kā, nu? Ja jūs gribat kaut ko mainīt, bet arī Dievam ir tikai tās rokas, kas mums ir, lai Dievs jau arī palīdzēt nevar cilvēkam, ja viņš nav gatavs Dievu pieņemt un dzīvot pēc cilvēcīgiem mīlestības likumiem. ir jābūt cilvēkiem, kas Ja mēs ejam tas ir pilnīgi saprotami. Politikā nevar Mēs nevaram ienīst viens otru un rieties savā starpā, aprunāt draudus, šelties, ja, un tagad domāt, tagad Dievs nāks uz glābu. Sāksim katrs ar sevi, tad ar savu ģimeni, tad jau ar savu, tad jau domāsim
Tāpēc, ka nav vienas puses stāvēja partija, kas teica Latviju... Visāk sakot, ceļš ir ļoti grūts un ļoti smags, un lai kā negribētos, ir jāsāk ar sevi. Ja mēs pat nevaram piecelties no dīvāna un kaut vai atnākt, satikt savus tautiešus. Šodien ir tā unikālā iespēja, kad jūsu priekšā stāv cilvēki, kuriem runā latviešu valodā, bet kuriem ir arī dzimtā krievu valodā. Vienmēr meklēt ienaidniekus visur, tas taču ir vienkārši. Mēs neviens neesam perfekti, mēs visi pieļaujam kļūdas, katram savus viedokļus. 8 miljoni runā, ka pēc diemžēl tagad ir tā, ka ir nozīmēta atkal jauni ienaidnieki, cik tie 10 000 tie nepilsoņi, kas to valodu nezina, ka tu tā kā atlikus 2 gadiem, tad tagad cilvēki trako, kad valdība ļāva, ka viņus vajag, ka viņi patās izsūtīt ārā visus. Vēl arī pikets būs par to, 1. septembrī. Pikets arī būs par sadalstību, ja? Taču īsāk sakot, es nezinu, kas tas ir, bet man liekas, ka tiem visiem cilvēkiem, kas tagad tik šausmīgi atradušies sevī drosmi, ļaut un piketēt pret tiem pensionāriem, kur te viņi bija, kad vajadzēja aizstāvēt sevi, kad vajadzēja cīnīties ar upuriem, ka bērni smacēja, ka visi stāvēja rindā pēc potītēm, ka visi nekas. Tagad atraduši tās dusmas uz tiem pensionāriem, kas nevienam neko sliktu nav darījuši, viņi varētu nodzīvot šeit savu dzīvi visu, bet ne. Tur latvietis var. Sakat, ko gribat, šeit notiek teātris. Nē, nu redziet, dzīve jau viss ir viens liels teātris. Mēs jau izējot no mājas, katrs uzliekam savu seju, kas mēs esam, kā mēs gribam, lai cilvēki mums redz, ja? Jūs neejat ar atvērtu acīm, jo jūs veseli ārā uz ielas. Nē, jūs ieņemat savu pozīciju, savu tēlu, un arī tā dzīvojat. Ja negribētu teikt, ka viss jau sen ir norunāts, tāpēc, ka tomēr eksistē. Nav, nu mums taču ir brīvā griba grozieties kā nē, ja cilvēki pietiekoši liela masa saprot, kas notiek, to jau laikam beidzot būtu jāsaprot. Brīvo gribu un domu spēku jau cilvēki neizmanto. Neizmanto, jo neko taču nevar mainīt, vai nekāda jēga. Mums tādā veidā arī nekas nebūs. Jā, labi, varbūt pirmajās rindās jau spodēsta ir teātris, ja? Bet, nu, šis teātris, viņš varbūt kādam liek aizdomāties, vienam vai diviem, pēc tam 4 varbūt. Kuras šodien ir pārdevušās vienotībā. Protams, ka teātris, nu. Ja jūs turpināsiet šādi rīkoties... Mums jau arī teātris, mums tad ir stand-ups, jā, tas saucās stand-ups. Mēs neesam izdomājuši, ko mēs teiksim, ja mēs arī stāvam jūsu priekšā. Ka mēs nevaram vienkārši teikt, Šekspīrs jau teica, ka visa dzīve teātris, jāielākat jaunas saimnes. Paiet kāds laiks. Likums nosaka, ka tikai gadu pēc iepriekšējām vēlēšanām var notikt parakstu vākšana, ko veids centrālā vēlēšana komisija. Cilvēks nevar atļauties vai strīgu atbraukt. Mēs varam sākt vākt parakstus 1. novembrī, bet es teikšu tā, ka es visām partijām skaidri pasaku, kas sēž pie tā galda un veido kaut koalīciju, dala amatus un grib būt valdībā. Ja jūs izveidosiet spēcīgu profesionāļu valdību, tad iespējams tauta pēc 1. novembra pateiks, valdība strādā labi. Nevis maz, bet es neredzu, kas tur rakstīts ir. Bet ja viņi rīkosies, kā viņi patreiz rīkojās, kur dala tikai amatus, kur nav skaidra plāna un vīzijas atvainojos, mēs esam tā kā mērķi, cikā, kas mācās apieties ar telefonu. Mēs atradām selfiju džungļos un taisam par šīs saimas atlaišanu. Un šodien tieši Evikai Siliņai, to var kaut kā noņemt. Nē! Prezidentam Rinkēvičam, kurš viņu nominēja. Un visām pārējām saimas partijām ir jāizšķirās. Vai nu beidzot tiek apvienoti visi spēki, lai šo valsti izvilktu no krīzes. Aizmirstot, kura ir partija pozīcijā vai opozīcijā. Mēs esam gatavi balsot par visiem valstiski svarīgiem lēmumiem. Bet ja jūs atkal domāsiet tā, ka jūs nolemsiet visu un pārbalsosiet, tad mūžsanais jautājums, vai tauta ir pelnījusi tādu šodien mēs tiekamies Rīgā. Vēl nav 1. novembris, bet pēc 1. novembra mēs sāksim
braukāt pa visu Latviju, un es skaidri provokatīvs jautājums. Viņš novēlēja jauku nedēļas nogalu. Paldies, Ines. Ka partijas nevar pat piesaistīt normālu līdzekļus. Jums arī jauku nedēļas nogalu visiem. Izklausās ļoti daudz, bet patiesībā, lai kāds varētu kaut ko reklamēt, radio, televīzija un visi prasa paisa naudu. Piemēram, Kariņš, viņš var sēdēt Latvijas televīzijā un stāstīt pa velku. Vai Latvijas radio, ministri, bet opozīcijas partija prasa naudu, lai apmaksātu 30 vai 60 sekundžu paziņojumu par kādu pasākumu. Jūs saprotiet? Mēs neesam vienādos noteikumos ar esošo varu. Un tas ir paziņojums, un es skaidri pasaku, ja pēc līdz 1. novembrim netiek izveidot profesionālu valdību, es piesaistīšu pats personīgi resursus un tērēšu savus līdzekļus, lai šo Saeimu atlaistu. Es pats savu naudu tērēju tagad šim pasākumam, tāpēc, ka partija nevar atļauties. Un es sākšu finansēt šīs varas nomaiņu legālā veidā. Es esmu deputāts. Jā, es pati sev vairs neticu, kur vēl savam brālim. Nu jā, ir tā reizēm, kad vairāk ilgi sēdi savā galvā, un tu beigās vairs pats sev nesaprot, ko tu pats pirms vēlēšanām mēs teicām, ka Kariņu un Levita iznesīs ar kājām pa priekšu. Tas bija, kā saka, pēdiņās. Mēs neko nevēlam viņiem sliktu viņu veselībai. Bet viņu vairs nav. Un mēs to esam panākuši. Ja visi domā par savu kabatu un labumu. Nu, ja, nu, un var uzskatīt, ka šodien, jā, protams, mēs arī tomēr zinā pa dzīvi ejam, gribās tur, samaksāt par īri un tā, un jaunā revolūcija, kur kādreiz organizējas Armītē, šodien to organizējas Ainās Šlesers. Es organizēšu, finansēšu, un mēs šo varu nomainīsim, bet ir vajadzīgs viens atbalsts no tautas. Ja tauta neko negribēs, ja tautai būs tīkama vienotība, tad es teikšu tā, man ir 5 bērni, man ir viens mazbērns, mazdēls, es esmu jau vectētiņš. Es esmu gatavs tagad strādāt aktīvi, bet arī mans mūžs ir limitēts. Es neplānoju vienkārši nākt uz mītiņiem un uzrunāt tautu, ja tautai neko nevajag. Tā kā pirmkārt tie, kas šodien sēž divānā, klausās, komentē, rakstē visādus viedokļus vienā vai otrā sociālo portālā, vai tas ir Telegrams, vai Facebooks, vai Twitter. Ja jūs nesāksiet rīkoties, nekas nebūs. Šodien Latvijā ir reāla opozīcija, un mēs esam gatavi kopā ar tautu mainīt šo varu. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt, un līdz 1. novembrim mēs gaidām esošās varas rīcību, un tad tautai būs dota iespēja šo Saeimu atlaist. Un tagad visi kopā. Atlaist Saeimu! 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 Malači, jā. Šure. Ļoti jauki. Leka. Suns arī piedalījās. Paldies, dārgā Latvijas tauta! Paldies, ka atnācāt! Un mēs izdarīsim visu, lai vara tiktu pārņemta valstī un lai tiešām mēs izvilktu šo valsti no pēdējām vietām un lai Latvija tiešām būtu pirmajā vietā. Paldies jums, lai jauka diena, lai jauka nedēļas nogale. Paldies jums! Ainārs arī mums novēlēja jauka nedēļas nogale. Beidzās pasākums. Tagad sākās neoficiālā daļa, jā. Apsveikumi. Stanči, uzrunas, varas gāšanas plāni. Jā, kādi mums ir plāni? Droši vien jau jāsaka tā, ka cilvēkiem principā jāiemācās mīlēt sevi, savas ģimenes un savu tautu, neienīstiet citus. Jā. Tas ir galvenais, jo kamēr nebūs tā, tomēr arī nebūs nekā. Jā. Tad tam jau nevajag švesaru, lai viņš jums to pasaka, ne? Jā. Tas jau tikai pašiem jāsaprot. Jā. Nu jā. Ko? Paldies, ka bijāt kopā ar mums, cik jūs tur bijāt, arī patīk, ka mēs esam tā, jā, nobloķēti. Jā, mēs jau smējāmies, mēs jau varam droši iet tiešraidēs, kad mēs gribam, mums te viens vairs neredz. Nē, redz.
Paldies par komentāriem. Mēs šodien tādā brīvajā stand-up Brīvajā lidojumā. Brīvajā Krītam lidojumā. ar galvu uz leju, tā kā skeletonā. Skeletonā maucam dziļi bedrē. Vienkārši būsim pirmie. Atsitīsimies pirmie. Viss kārtībā būs. Tā un ekipāžas lēnām, jā, brauc mājās, visas darbiņš ir padarīts, smagais. Jā, plakāti ir novākti. Šleseri, antivakseri ir novaktēti. Ko? Ko mēs darīsim tagad? Viesim pasteigāties. Jā, lietas vairs nelīst. Ai. Nu, paldies, jā, viss cauri, jā. Jā. Kad mēs tiekamies? Mēs? Jā, kad mēs tiekamies, kad nākamais protests ir. Nezinu. Tagad būs pa Es pat īsti sadalstīgu. nezinu, pret ko šis bija. Vai par ko viņš bijis. Šitais, Kāpēc mēs te bijām? kāpēc mēs te bijām? Sveiki. Laikam pret vienotību šis protests. Pret vienotību, jā. Tas der. Tas der. Un Cik- tad nākamais cik- būs cik pa nebūtu- sadalas tīklu Cik cenu tas kāpu. būtu muļķīgi, mēs esam pret vienotību. Jā, cik jocīgi. Gribam šķelties. Mēs gribam šķelties. Pasveicināt, labdien, Labdien, jaukos labdien. cilvēkus, kas arī no biedriem, tā teikt, no jaunapriešiem, A, kur no te jūsu jūs ejat? sekotājiem. A, kur tad ir paši galvenie jaunaprieši šodien? Nebija, es neredzēju. Es redzēju dažus satiku, kurš bija piegājis, vēl tur vienu, bet... Kaut kāda hautūra. Kaut kā jā. Labi, par to, ka krekliņš nebija jāvēl, kā es sapratu, tas tā Ramona atnāca krekliņā vienalga. Bet, ne, nu Rudolfs teica, ka Tā. nav akmenī iekauts. Kā jā, šis bija pret vienotību. Labi, mēs jūs nekavēsim vairāk, jā? Pašam. Daudz. Jā, tā kā paldies jums, ka jūs esiet. Man jūs Vai ļoti pa- Paldies jums, jauka diena. Jauki cilvēki. Jauks nots varam arī būt. Jo savādāk mēs jau te sākam vienkārši vārīties. Līdz nākamai reizei, jā. Nu, viss tad. Mēs jau laikam no raidījumu uztaisīsim svētdien nākamo. Jā, būs tāda lieta. Uz tikšanos. Kas man jāspiež? Poga. Kas man spied? Resets tev jāspēj. Lielais resets spied. Nē, te. Tas. Čau.